Labi, es domāju, ka šodien varēsim sākt. Ja kāds vēl pieslēdzas, tad droši. Jā, vispirms iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Aiva Lapiņa un esmu Pata Karbona projektu vadītāja. Un gribu jums noziņot, ka šodienas publiskā apspriešana mums notiek gan klātienē, gan attālināti. Tie, kas pieslēgušies attālināti, droši aicināti izmantot arī tērzētavas sadaļu jautājumu uzdošanai un dažādu komentāru izteikšanai, kā arī ziņoju, ka šī publiskā apspriešana tiek ierakstīta. Tie, kas ir ieradušies klātienē, jūtieties ērti, droši ņemiet ūdentiņu. Plānotais laiks šodien mums ir apmēram līdz maksimums 2 stundām, atkarīgs no tā, cik jūs būsiet raiti un uzdosiet jautājumus, komentārus, ieteikumus. Iespējams, ka ar kādu no klātesošajiem, gan klātienes, gan kas ir pieslēgušies attālināti, esmu jau tikusies 2023. gadā, kad mums notika līdzīga šī publiskā apspriešana, kur mēs stāstījām toreiz par projektu pirmās kārtas attīstību plāniem un kā mēs bijām plānojuši mūsu Pata Karbona projekta attīstību. Tā kā tas šodienas mērķis pirmkārt jau ir iesaiste no jums, uzzināt jūsu viedokli, komentārus, jautājumus, kā mēs varam uzlabot mūsu projekta attīstību, kā arī šīs dienas gaitā iepazīstināšu jūs ar to, kā mums ir veicies ar pirmo projekta kārtu, par to, kuru es stāstīju jau 2023. gadā, gan arī virzīsimies uz mūsu jaunajiem plāniem, uz to, kā tad esam iecerējuši attīstīt mūsu projekta otro kārtu. Ja rodas kādi jautājumi, tie, kas ir klātienē, droši aicināti izteikt jautājumus, komentārus pēc ar šīs prezentācijas atbildēsim uz visiem radušajiem jautājumiem, kā arī tie, kas ir pieslēgušies attālināti, aicināšu izmantot tērzētavas sadaļu, lai uzdotu jautājumus. Pēc tam kolēģe Vita palīdzēs šo jautājumu nolasīšanu, un tad atbildēsim arī uz tiem jautājumiem, ja tādi būs radušies. Tad sākumā iesākšu par to, kāda tad īsti ir mūsu projekta mērķi, kāpēc mēs šādu projektu esam izvēlējušies un kāpēc mēs tādu attīstam. Šie apmežošanas projekti jau nav tikai par CO2 piesaisti. Šāda veida apmežošanas projektiem mēs veicam gana daudz citus labus darbus. Un iespējams, ka esat kaut kur kādreiz redzējuši vai dzirdējuši par tādiem ilgtspējas mērķiem, tad savu projektu ietvaros mēs esam izvirzījuši sev 3 galvenos mērķus. Pirmais ir dzīvība uz zemes, kas nozīmē, ka ar projekta palīdzību mēs ne tikai palielinām meža platības, bet arī vai nu saglabājam vai palielinām bioloģisko daudzveidību. Tas nozīmē, ka mēs neiznīcinām dažādus biotopus, nesaimniekojam, nestādam šos mežus platībās, kuras ir augstvērtīgas, dažādas šīs bioloģiskās daudzveidības ietveros. Otra lieta, ko mēs labu darām ar šo projektu, ir vai nu kontrolējam vai pat samazinām invazīvo sugu izplatību, jo, kā mēs zinām, Latvijā diezgan liela problēma pamestajās lauksaimniecības zemēs ir sasnos glatvānis. Un tad mēs esam atraduši tādu labu pieeju, kā cīnīties ar šo invazīvu augu, šīs platības apmežojot un tādējādi kaut nedaudz kontrolējot un apkarojot šīs intensīvi invazīvās sugas. Tieši tāpat ar projekta vēl viens izvirzīts mūsu projekta mērķis ir cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme. Tas nozīmē, ka ar projekta palīdzību mēs ne tikai radām jaunas darba vietas, bet arī radām papildus darba šo iespēju.
gan dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, jo, kā zināms, lai projektu attīstītu, ir jāveic dažādi saimnieciskie darbi, tas ir gan stādīšana, gan šīs agrotehniskās kopšanas un citas lietas. Tas nozīmē, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar reģionālajiem darbiniekiem, nodrošinām viņiem, ja ne papildus darba iespējas, tad iespējams varbūt kādas arī jaunas darba vietas. Tieši tāpat arī mūsu pata karbona nodaļa, kurā esam 3 cilvēki, nodrošina šīs papildus darba vietas un noslodzi. Un tad tas pēdējais un svarīgākais mērķis, kādu mēs īstenojam ar šo projektu, ir rīcība klimata jomā, jeb piesaistam šo oglekli, lai samazinātu šīs radītās emisijas, kas pasaulē rodas dažādu ražošanas procesu rezultātā un dažādos citos procesos. Un izpildot visus šos mums uzstādītos mērķus, mēs ļoti ceram, kad mūsu projekts nesīs kaut nelielu pienesumu, lai kopīgi sasniegtu 2050. Gadā uzlikto klimata neutralitātes mērķi. Tā kā es domāju, ka mēs esam neliela daļa no lielā uzstādītā mērķa, kas var dot savu pienesumu ne tikai Latvijai kā valstī, bet varbūt arī plašākā mērogā. Kā jau teicu, tad sākumā nedaudz jūs iepazīstināšu ar to, kā mums ir gājis no 2023. Gada, kad mums bija pirmā publiskā apspriešana par projekta pirmo kārtu, un ko mēs esam paveikuši šajos nepilnajos 3 gadu laikā. Tajā laikā mēs bijām plānojuši, ka mēs apmežosim 224 hektārus, jeb 67 meža īpašumus Latvijā, bet tas reālais cipars mums samazinājās, un mēs patiesībā apmežojām vairs tikai 186 hektārus. Tas mums tā sanāca, jo bija gan stādu iztrūkums, gan dažādi ārējie faktori, kur nespējām vairs šos pasākumus īstenot, līdz ar to tā reālā platība mums nedaudz samazinājās. Tad runājot par koku sugām, varbūt kāds atceraties, tad tajā reizē mēs bijām no sākuma ieplānojuši, ka projektā izmantosim 5 koku sugas, un tā 5. bija apse, ko jūs šeit vairs neredzat, ko mēs projektā neīstenojām. Tas iemesls bija pirmkārt jau stādu pieejamība, un otrkārt projekta ilgums ir 50 gadi, un kā zināms, tad apse ir diezgan ātraudzīga koku suga, un šo 50 gadu laikā sāks jau viņas dabiskās dzīves, tā teikt, beigas. Līdz ar to, gan pēc jūsu ieteikumiem, kādus jūs izteicāt pēc pirmās publiskās apspriešanas, gan runājot ar kolēģiem un zinātniekiem, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs izmantosim turpmāk tikai 4 visbiežāk Latvijā sastopamās koku sugas. Tā ir egli, priede, bērs un melnaugsnis. Un visi stādi mums ir iegūti stādaudzētavās, kas nozīmē, ka visi stādi ir augstvērtīgi. Tie ir atlasīti no labākajiem šiem kokiem no sēklām. Līdz ar to tas norāda to, ka mēs ne tikai veicam pienākumu un stādam, bet mēs arī domājam par to, lai uzrādītu labāk šos augšanas rādītājus mūsu šīm apmežotajām platībām. Un kā jau minēju par tām papildus darba vietām, tad arī līdz šim pirmajā projekta kārtā mēs nodrošinājām papildus darba noslodzi vietējiem reģionāliem pakalpojumu sniedzējiem, kas, protams, ļoti labi atspoguļojas arī uz ekonomisko pienesumu vietējām pašvaldībām caur nodokļu sistēmu. Un te jūs varat arī redzēt attēlu, kas ir izvietojams Latvijas kartē, kuras tad īsti bija tās pārstāvētās vietas, kurām mēs īstenojām mūsu pirmo projektu kārtu. Un šeit nedaudz arī par piesaistes tonnām, kādas tad mums
būs iespēja piesaistīt šajā pirmajā projekta kārtā. Tās pirmās aplēses toreiz, kad stāstījām, bija nedaudz lielākas, jo attiecīgi arī hektāri bija lielāki. Mēs esam veikuši gan pārēķinus, gan lielu zinātnisko darbu. Šeit grafikā jūs vizuāli varat saprast, kurš tad ir tas laika periods, kad šie iestādītie meži uzrāda tādu visstraujāko kāpumu tieši šai oglekļa piesaistē. Ja te var redzēt, ka apmēram līdz 10. gadam ir tāds pieaugums ir visai neliels, tad attiecīgi jau pēc 10. gada ir tāds kāpums. Šeit varat arī grafikā redzēt dažus gadus ar negatīvu šo piesaisti. Tas ir izskaidrojams ar to, ka tāpat kā tradicionālajā mežsaimniecībā mēs plānojam arī starpcirtes, jeb kopšanas cirtes, kura laikā mēs izņemam ārā nevērtīgos, augšanā atpalikušos kokus, lai dotu iespēju augstvērtīgajiem kokiem augt labāk un piesaistīt lielāku šo oglekļa apjomu. Pēc tiem mūsu aprēķiniem un aplēsēm kopumā šī projekta ilgumā projekta pirmā kārta mums piesaistīs gandrīz 100 000 tonnas, jeb vidēji tas gadā ir gandrīz 2000 tonnas. Un tā kā tās platības, kuras šajā pirmajā projekta kārtā mēs toreiz plānojām, jau ir reāli, protams, iestādītas, un viņām ir jau bijis viens pilns veģetācijas periods, 2025. gads, un pēc tādām statistiskiem aprēķiniem šobrīd esam ieguvuši to, ka šīs mūsu platības ir piesaistījušas jau aptuveni 250 tonnas. Tā kā kaut kāds sākums mums jau ir, kaut ko mēs ar šīm platībām esam jau nedaudz panākuši. Tālāk ir, protams, turpināt šīs platības uzturēt, audzēt un rūpēties par tām. Jā, vēl interesanta sadaļa, par kuru nestāstīju pirmajā publiskajā apspriešanā, jo tas nāca arī mums kā jaunums. Tad, kad mēs šos reālos stādīšanas darbus bijām īstenojuši, dokumentus sagatavojuši, tad pienāca kārta veikt auditu šīs certificējošās iestādes auditu, kas mums norisinājās pagājušā gada vasarā, kur pie mums devās auditori, gan vietējie eksperti no Latvijas, gan arī ārvalstu eksperti. Un tad mēs nedēļas garumā braucām, skatījāmies šīs platības, kā mēs esam stādījuši, veicām dažādus mērījumus un citas lietas. Un tad tas, ko mums nācās īstenot, bija tas, ka šajā projektā neatņemama sastāvdaļa ir arī ilglaicīgie paraugu laukumi. Tas nozīmē, ka visās mūsu apstādītajās platībās mums nācās ierīkot ilglaicīgos paraugu laukumus. Dabā mēs izvietojām šiem paraugu laukumiem centra vietu, kas redzams arī attēlā. Šos centra mierus, protams, pēc nepieciešamības mēs mainīsim. Tieši tāpat arī katrai šai vietai mēs ņēmām X un Y koordinātas, kuras mums arī ir iesniegtas mūsu dokumentācijā. Līdz ar to šīs paraugu laukuma vietas mums nemainīsies visu projekta ilgumu. Un kopumā, lai saprastu, tad mums nācās uz šīm platībām, kas mums kopumā bija 110 nogabali, izvietot 665 paraugu laukumus. Tas kolēģi brauca patiešām dabā, atlika šos paraugu laukumus, ņēma tiem koordinātas, datus apstrādājām un tad jau tālāk iesniedzām certificējošai pusē. Šeit ir dažas bildes, informatīvas par to, kā mums norisinājās šis dabas audits, kur mums bija šie auditori ieradušies. Situācijas un īpašumi mums bija daudz un dažādi. Bija īpašumi, kur mums tās platības aug un attīstās ļoti labi. Bija arī tādas, kur bija nedaudz sliktāki tie augšanas rādītāji. Un šeit pēdējā attēlā ļoti labi varat redzēt arī manas pieminētās latvāņu invadētās platības, kur viens no veidiem, kā cīnīties ar šiem latvāņiem, ir
Šī gadījumā mēs esam izvēlējušies stādīt egli, jo egle ir viena no ēncietīgajām koku sugām, kas kaut nedaudz spēja augt arī zem šī latvāņu apēnojuma. Un tāpēc kaut kādiem minimālajiem gadiem, kad egle būs saņēmusies un paaugusies, tad attiecīgi viņi nomāks atkal šo latvāņa izplatību, jo latvāns arī ir saulmīloša suga. Tas nozīmē, tad, kad eglis vainags un sānu zari būs nedaudz nosekuši jau šo latvāņu līmeni, tad latvāns vienkārši dabiski sāks savu, varbūt ne pilnībā iznīkšanu, bet vismaz daļēji. Tā kā tā mums gāja pirmajā projekta kārtā. Un tad tagad pievērsīsimies projekta otrajai kārtai, kuru mēs īstenojam šobrīd. Tā kā veiksmīgi esam izgājuši šo projekta pirmo kārtu, mums ir gana daudz pieredzes, esam mācījušies šo gadu laikā ļoti daudz, un tad esam apņēmības pilni īstenot arī nākamās projekta kārtas. Un tad šodien vēlos jūs iepazīstināt ar to, kādi tad ir mūsu plāni attiecībā uz nākamajām šīm platībām. Tas, kas ir mainījies no iepriekšējās projekta kārtas, tad šobrīd projektā ir pārstāvētas ne tikai pat grupas uzņēmumi, bet mēs esam piesaistījuši arī privātos zemju īpašniekus, kuriem ir iespēja izmantot šo iespēju iesaistīties projektos un darīt pienesumu labu gan sev, gan arī sabiedrībai kopumā. Šeit varat redzēt arī grafikā, attēlā, kāds tad ir procentuālais sadalījums šeit projekta kārtai, kādu mēs īstenojam. Lielāko daļu īpašumus aizņem uzņēmums ir platības, nedaudz arī Patras Talgas Latvijas meži, un tad jau nedaudz mazāk, bet tomēr arī esam piesaistījuši privātos zemju īpašniekus, un kopumā tas plāns mums šajā projekta kārtā ir apmežot jau nedaudz lielāku platību, kā pirmajā kārtā, tie ir 310 hektāri. Un atšķirība no pirmās projekta kārtas ir tāda, ka projekta ilgums vairs nav 50 gadi, par kādu mēs runājām pirms tam, bet projekta ilgums ir noteiktu beigu gadu, tas ir 2074. gads, un tas nozīmē, ka šīm platībām jau vairs nebūs atlicis, tā teikt, projekta ilgums vairs nebūs 50 gadi, bet būs attiecīgi 49, 48. Un tā pamata ideja tām apmežojumām platībām vēl aizvien nav mainījusies. Mēs apmežojam tikai lauksaimniecībā mazvērtīgās neizmantotās zemes, kurām nav īsti pielietojuma, kuras ir grūti apsaimniekojamas, kurām nav ekonomiskā pamatojuma. Tā kā šīs ir tās platības, ar kurām mēs rēķināmies projekta ietvaros, un šajā kārtā esam atlasījuši piemērotās. Tad kopumā es teiktu, ka mums nedaudz vieglāk būs šajā projekta kārtā saimniekot, jo īpašuma vidējā platība mums ir palielinājusies, un projektu plānojam īstenot 35 īpašumos Latvijā. Šeit attēlā arī ar sarkanajiem punktiņiem varat redzēt šo īpašumu atrašanās vietas, un vidējā platība mūsu īpašumam ir 8,85 hektāri. Un arī tieši tāpat kā pirmajā projekta kārtā izmantojam 4 galvenās koku sugas. Lielāko daļu mums pārstāv vērs, tad seko egle, priede un pavisam nedaudz melnauksnis. Izskaidrojums melnauksnim ir tas, ka ir ļoti ierobežota stādu pieejamība, un attiecīgi priedei atkal problēma ir tā, ka priedi ir grūti audzēt lauksaimniecības neizmantotajās zemēs, un ir ļoti liels meža dzīvnieku bojājumu skaits, līdz ar to nāks pievērst ļoti lielu uzmanību.
Nu, un tieši tāpat arī šajā kārtā stādmateriāls tiek izmantots tikai augstvērtīgs, kas iegūts no kokaudzētavām ar visiem atbilstošajiem dokumentiem un certifikātiem. Nu, un tad, protams, atkal mums ir jaunas platības, atkal mēs radām papildus gan darba vietas, gan noslodzi mūsu pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to nodrošinām šajos grūtajos laikos papildus darba iespējas reģionālajiem darba veicējiem. Nu, lai nedaudz saprastu, jo es zinu, ka mums klātesoši arī ir pašvaldību pārstāvi, tad kuras tad ir īsti tās vietas, jeb Latvijas novadi, kurus mēs pārstāvam šajā projekta kārtā. Šeit ir uzskaitīti visi novadi. Nu, redzams, ka lielāko daļu šobrīd mēs pārstāvam Balvu novadu, kura attīstam projektu. Tad seko attiecīgi Saldus un nedaudz vairāk kā 20 hektāri plānotie ir arī Krāslavas novadā. Kopumā ar šiem novadiem mēs esam pārstāvējuši visu Latviju, visus Latvijas vēsturiskos novadus. Tas ir gan Zemgali, gan Kurzeme, Latgali un Vidzemi. Un tas izvietojums ir visai vienmērīgs. Nu, un, lai vispār to projektu mēs attīstītu un nonāktu līdz tam, kur mēs esam šobrīd, ātri, īsi nedaudz ieskicēšu par to, kam tad mums ir nācies iet cauri, par to, kādi soļi mums ir galvenie, pie kā mēs pieturamies, lai projekts tiktu atzīts par labu esamu un certificēts. Viss process mums sākas ar piemēroto zemju atlasīšanu. Tas ir, mēs apzinām gan savas zemes, gan attiecīgi klienti vēršas pie mums arī ar savām zemēm, ja ir izrādījuši tādu iniciatīvu. Tad mēs izvērtējam, vai šīs platības der. Izvēlamies piemērotākās koku sugas. Šeit arī iekšā ļoti svarīgi ir saņemt visas nepieciešamās atļaujas, kādas ir nepieciešamas apmežošanai, jo, kā zināms, ir jāievēro arī virkne valsts institūciju izvirzītās prasības. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaņem atļauja arī no pašvaldībām, vai teritorija atbilst šiem teritoriālajiem plānojumiem. Tāpat arī citi saskaņojumi. Un tad, kad šis darbiņš ir paveikts, tad attiecīgi seko, tā teikt, ilgākais un sarežģītākais process, kas ir dokumentu izstrāde. Dokumentu izstrāde ir ilga un sarežģīta, un te mēs ļoti cieši sadarbojamies gan ar vietējiem ekspertiem, gan zinātniekiem, lai pilnvērtīgi varētu attīstīt šo projektu, sagatavot visu dokumentāciju, certificējošās iestādes iesniegšanai. Tāpat arī apzinām un novērtējam, vai pastāv kādi ārēji riski, gan stādījumu, apstādīto platību šajās vietās, gan arī citas šīs iespējas. Un tad seko, tad, kad viss ir sagatavots, tad attiecīgi seko neatkarīgās certificējošās iestādes šī audits, kas mums norisinājās pirmajā kārtā pagājušajā gadā, kur mēs tiekam pārbaudīti gan dabā, kādas mums ir šīs platības, vai viss atbilst tam, kādi ir izvirzītie viņu mērķi. Tieši tāpat arī tiek pārbaudīta visa dokumentālā puse, vai esam izpildījuši visas prasības, iesnieguši visus mērījumus un zinātniski pamatotus dokumentus. Un tad pēdējā jau ir uzraudzības puse, kas ietver gan monitoringu, gan dažādas atskaites. Kopumā liekas tikai 5 soļi. It kā nav nekas daudz, bet patiesībā zem šiem soļiem slēpjas apakšā ļoti daudz nianses. Un, lai jūs saprastu, cik daudz laika mums tas ir prasījis, tad, lai mēs nonāktu tur, kur mēs esam šobrīd, ir pagājuši 3 gadi. 3 ilgi gadi, kamēr mēs no idejas esam nokļuvuši līdz certificēšanai. Līdz ar to jūs varat saprast, cik tas process patiesībā ir sarežģīts un gana ilgs. Un ātri tas izdarāms nav. Bet tas nozīmē ilgi sarežģīti, tas nozīmē ļoti, ļoti augstu kvalitāti šāda veida projektiem. Vairāk kārt jau pieskāros mūsu certificējošai iestādei, ar kuru mēs sadarbojamies, jo, kā zināms, lai projekts tiktu atzīts par labu esamu un būtu iespēja
pildīt šos labos mērķus, mums ir jāsaņem certifikācija no kādas certificējošās iestādes. Nu, mēs savā projektā esam izvēlējušies, mūsuprāt, visaugstāk novērtēto, kas ir Gold Standards. Gold Standards ir Šveicē bāzēta nevalstiskā organizācija, kuru ir dibinājusi Pasaules dabas fonds ar citām nevalstiskajām organizācijām. Un kopumā Gold Standards pasaulē šobrīd ir apstiprinājis vairāk nekā 4000 projektus, vairāk nekā 100 valstīs. Līdz ar to tie projekti ir plaši izplatīti visā pasaulē. Un kopumā ar šo projektu attīstību tas kopējais piesaistes apjoms ir nedaudz vairāk kā 445 miljoni šīs ogļu tonas, tā kā tas ir ļoti, ļoti daudz. Nu jā, un tā kā mēs esam izvēlējušies šo certificējošo iestādi, jo saredzējām visaugstāko kvalitāti tieši šai certificējošai iestādē, un tad ejam ciešā sadarbībā ar viņiem, un mūsu projektu attīstām pēc viņu prasībām. Nu, un tad jau nedaudz arī par pašu šī projekta kārtu un tām plānotajām CO2 piesaistēm. Ja iepriekšējā kārtā es runāju par gandrīz 100 000 tonu, tad šeit jau ir nedaudz vairāk kā 160 000 tonas. Tas, protams, izskaidrojums ar to, ka platības ir mums palielinājušās. Nu, un vidēji gadā tās ir nedaudz vairāk kā 3300 tonnas. Nu jā, šeit grafikā arī ļoti labi varat redzēt tos augstākos gadus, kurās šīs piesaistes ir vislielākās, un tad attiecīgi tie stabiņi, kas ir vai nu zemāk vai jau ar mīnuszīmi, tad attiecīgi ir šīs paredzētās starpcirtes, jeb kopšanas, kur šajā mežstrādes procesā, protams, rodas arī kaut kādas emisijas, tāpat tiek izmantoti dažādi transporta līdzekļi. Līdz ar to mēs rēķinām, protams, ārā arī visas radušās emisijas. Līdz ar to tāpēc šie gadi ir ar šo mīnuszīmi. Nu, un tad, protams, par to, kāds tad ir mūsu galvenās šīs atstātie mūsu vēstījumi uz sabiedrību ar šādu veidu projektu. Nu, protams, šeit apakšā ir visi mans pieminētie mūsu mērķi gan par papildus darbu vietām, gan par bioloģisko šo daudzveidību. Nu, papildus nāk, protams, klāt arī pieejami atjaunojami enerģijas resursi, jo, nu, kā jau minēju, tad ar šīm starpcirtēm mēs izņemam ārā mazāk vērtīgos kokus, kur ir atpalikuši augšanā, lai nodrošinātu lielāku iespēju augt augstvērtīgajiem kokiem. Nu, tieši tāpat arī tiek uzlabota gan ūdens kvalitāte, nodrošinātas dažādas dzīvotnes, tāpat arī pieguļošiem kaimiņiem mēs nodrošinām iespēju šajos īpašumos iet un iegūt dabas veltes, tas ir gan sēņot, gan ogas lasīt. Tā kā šādu veidi projektu ir ļoti daudz arī atdeves sabiedrībai. Nu, un tad tas, ko pata projekta kārtā veids ir, protams, visa šī projekta īstenošana un uzraudzība, tad attiecīgi no šīs certificējošās puses un auditu puses ir regulārs pārbaudas, vai mēs rīkojamies pareizi un apstiprināta mūsu vīzija un idejas. Nu, un tieši tāpat ļoti neatņemama sastāvdaļa mums ir jūs kā interesēto pušu iesaiste. Jo veiksmīgs projekts, protams, īstenojas tad, ja mēs saņemam atgriezenisko saiti arī no jums. Tas ir gan dažādus komentārus, gan ieteikumus, jo es zinu, ka mums ir gana plaša spektra un ļoti augsti atzīti speciālisti, kuri katrs pārvalda savu specifiku un iespējams, ka ja kaut kas jums ir padomā, kā mēs varam uzlabot savu projektu, īstenot kaut kādas jaunas ieceres un dažādas citas lietas, esat droši aicināti tos izteikt, ņemsim vērā, tur par to varēsim.
Līdz ar to, tās publiskās apspriešanas mērķis jau arī tāds ir, lai mēs visi kopā varam radīt sabiedrībai augstvērtīgu projektu, ne tikai mums kā projekta īstenotāju labumam, bet arī sabiedrībai kopumā. Un tad nedaudz arī par to, ko tad mēs īsti līdz šim esam paveikuši ne tikai sabiedrības labā, bet arī par to, kā mēs esam jums ziņojuši par saviem darbiem un iecerētajām lietām. Pirmkārt, jau mūsu lielais mērķis bija izveidot vienopus mājaslapu, kurā publicēt informāciju. Līdz ar to esam izveidojuši Plata Karbona mājaslapu, kur ik viens no jums var ieiet apskatīties, kas ir pieejams. Mājaslapu mēs joprojām attīstam un uzlabojam, līdz ar to tā informācija tur aizvien papildinas, droši aicinām jūs sekot līdzi. Tāpat arī uzturam sociālos tīklus, kas ir Facebook un LinkedIn. Arī tajā mēs aktualizējam mūsu aktualitātes. Esat droši aicināti piesakot arī tur mums līdzi, lai uzzinātu par to, kā mūsu projektam veicas, kādi ir mūsu nākotnes plāni, ko esam paveikuši. Tieši tāpat arī esam iesaistījuši mūsu projektā dažādas skolas un darbiniekus pašā apmežošanas procesā. Rīkojām sadraudzības pasākumu ar Rēzeknes novada vienu skolu, kur skolēniem bija iespēja kopā ar mums veikt šo apmežošanas procesu un stādīt kokus. Tajā jaunieši uzzināja ne tikai par to, cik svarīgi ir jaunu koku stādīšana, bet kopumā arī par mežsaimniecības procesu, cik patiesībā tas ir interesants un plašs. Izstāstījām, protams, arī par paša projekta nozīmīgumu. Tāpat arī atbalstam un iesaistamies dažādās sabiedrības iniciatīvās un interesēs, gan sporta nozarē, gan zinātnē un atpūtā. Līdz ar to, ja sekosiet līdz mums sociālajos tīklos, tad attiecīgi uzzināsiet arī dažādas mūsu iniciatīvas, kur mūs var sastapt. Un tāpat uzturam arī vēl joprojām informāciju ar mūsu kaimiņiem un pierobežniekiem vistiešākajā nozīmē, tur, kur mums ir šīs apstādītās platības, uzturam cieši kontaktus. Pirmkārt, mums nepieciešams saskaņot šīs darbības, gan varbūt iespējams reizēm, lai piekļūtu pie šiem īpašumiem. Līdz ar to esam saziņā arī visu laiku ar mūsu vistiešākajām interesētajām pusēm, tas ir mūsu kaimiņiem. Un tieši tāpat arī iespējams, ka kāds jau pirms tam ir kaut ko dzirdējis par mūsu projektu vai redzējis mūs arī iespējams interneta vidē, tad mēs piedalāmies arī dažādos webināros un stāstam arī individuāli tiem, kuriem tas interesē par mūsu projektu un tā attīstību un iesaistīšanās iespējām. Līdz ar to iespējams ceru, ka kāds no jums par mums ir dzirdējis arī jau pirms tam. Un tad noslēdzošais, tas, kas arī ir ļoti neatņemama sastāvdaļa, lai projekts veiksmīgi attīstītos, līdz ar to mums ir nepieciešama arī jūsu iesaiste. Ja jums ir radušies jautājumi, komentāri šīs dienas laikā, tad aicināti esat tos izteikt, protams, šeit klātienē. Ja jums rodas dažādas ieceres, tad esat aicināti tās iesniegt gan klātienē mūsu birojā Skanstas ielā, kur ir izvietota šī ieteikuma rosinājuma sūdzību grāmata, gan attiecīgi arī var sūtīt uz e-pastu, ja rodas kādi jautājumi un citi ierosinājumi. Līdz ar to esam atvērti jums saziņai ar mums. Esam gatavi uzklausīt arī jūsu pieredzes stāstus, varbūt kā jums ir veicies ar tīri mežsaimnieciskiem darbiem šajās apmežošanās, varbūt savos īpašumos. Līdz ar to jūsu pieredze mums arī, protams, ir svarīga. No manis šodien prezentācijas ietvaros tas ir viss. Kolēģi tie, kas ir pieslēgušies attālināti, kolēģi nosūtīs jums Tērzētavas sadaļā linku uz anketu, kur jūs esat aicināti uzdot arī savus
atstāt savus ieteikumus mums, kas jums šīs dienas prezentācijā patika, kas varbūt nepatika, dažādus ierosinājumus. Līdz ar to tie, kas ir pieslēgušies attālināti, ļoti aicināti aizpildīt pēc prezentācijas beigām šo anketu. Tieši tāpat arī klātesošajiem kolēģi Liza izdalīs anketiņas, kur ir iespēja vienam atstāt savas atsauksmes par šīs dienas dzirdēto. Līdz ar to tas mums dos ļoti labu iespaidu par to, kas jums varbūt ir paticis, kas mazāk paticis, varbūt kādi ierosinājumi, lai zinām, kā attīstīties, jo pie šī mēs neapstājamies. Mūsu plānā ir attīstīt arī nākamās projekta kārtas, līdz ar to iespējams kādā brīdī aicināsim atkal ikvienu no jums jau varbūt uz jaunu publisko apspriešanu, kur attiecīgi stāstīsim tad jau par to, kā mums ir veicies līdz šim. Un tad jau attiecīgi arī stāstīsim par to, kādi ir mūsu nākotnes plāni un kā mūsu projekts plāno attīstīties uz priekšu. Tā kā no prezentācijas puses tas šodien no manis ir viss. Esmu gatava atbildēt uz jūsu radušiem jautājumiem. Jā. Raivim ir jautājums par augsnes sagatavošanu pirms koku stādīšanas. Vai lauksaimniecības zemēs pirms stādīšanas tiek sagatavota augsne, tādā veidā uzlabojot augšanas apstākļus un atbrīvojoties no aizzēluma? Un kuros mēnešos mēs plānojam apstādīt platības? Jā, šajās platībās augsnes gatavošana lielākoties ir paredzēta. Ir platības, kura mēs augstni negatavojam. Tās ir mazās platības, kur tas vienkārši nav izdevīgi vai ļoti grūti ir piekļūt šai tehnikai, jo bieži vien šīs izvēlētās apmežojamās vietas mums ir tādas, kurām ir grūti fiziski piekļūt, līdz ar to tur nenotiek nekāda šī lauksaimnieciskā darbība. Tādās vietās mēs nereti arī augsni negatavojam, un līdz ar to mums vienkārši nākas turēt lielāku rūpi par mūsu stādījumiem. Tur, kur tas ir iespējams, mēs augsti gatavojam. Augsti gatavojam dažādos veidos, tradicionālajā mežsaimniecībā izmantojot rotējošo disku ārklu vai dažādus citus veidus. Ļoti laba pieeja, kā mēs esam atraduši, kā šīs platības apmežot. Mums ir kompleksais stādīšanas process, kas nozīmē, ka mums ir traktora tehnika, kura automātiski atver zemes virskārtu. Uz traktora tehnikas aizmugurē atrodas cilvēki, kuri šos stādus automātiski pie katra, tā teikt, pīkstiena liek zemē, un attiecīgi traktora tehnikas mehānisms pats šo zemi aizspiež ciet. Līdz ar to arī tādus veidus esam izmēģinājuši un īstenojuši. Kas attiecas par stādīšanu, tad stādīšana ir vietas, kur mums viņa ir norisinājusies, kur, tā teikt, esam jau kaut kādus pasākumus veikuši. Ir platības, kurās mums ir vēl jāatgriežas un jāveic vēl tādi uzlabojumi darbi, jo, kā zināms, tad nevienmēr tās platības mums ļoti labi ieaug, tad mums nākas viņas apsekot un nepieciešams veikt papildus mežsaimnieciskos darbus. Attālināti jautājumi vairāk un komentāru nav. Varbūt ir radušies kādi ieteikumi vai kaut kas tiem, kas ir klātienē? Jā, man būs jautājums par lietiem. Ir iestāpīts jau pieņems projektā, bet kaut kā dzīvnieki pārmeti sabojā un neieaug, vai laikus tā netiek ieaudzēt konkrētā suga. Kas tam ir brīdī notiek, vai var papildināt ar citu sugu, vai aizstāt ar citu sugu? Platībās, jā, kur ir notiks kaut kādi dabiskie faktori, vai bijis sausuma periods, kur slikti stādi ieaugušies, vai attiecīgi tie ir bojāti dēļ dzīvnieku bojājumiem. Tur, pirmkārt, jau mēs konstatējam faktu, kādā apmērā šie bojājumi ir notikuši. Procentuāli apmēram paredzam, kāds ir tas bojājums, jo tas arī viss mums ir jāuzskaita, jāveic mūsu iekšējā monitoringā.
Un, protams, šīs platības mēs papildinām. Mēs neatstājam viņas dabiskā ceļā, mēs viņas papildinām. Visbiežāk mēs izvēlamies tās pašas koku sugas, jo tā koku suga izvēle mums pirms tam ir bijusi, tā teikt, zinātniski pamatota. Mēs nestādām tās koku sugas tur, kur viņas nav piemērotas. Ja attiecīgi mums ir bojāti, piemēram, vai nevis bojāti, bet dabiski aizgājuši bojā, piemēram, bērzi, tad attiecīgi tas varbūt ir iespējams bijis kāds ārējais faktors, klimats vai kāds cits iemesls. Līdz ar to visbiežāk, ja mēs to atjaunošanu, papildināšanu nodrošinām ar to pašu koku sugu, tas ir koku sugu. Bet, ja viss ir ļoti slikti un rodas nepieciešamība nomainīt vispār koku sugu, tad attiecīgi to mēs varam plānot. Tādā gadījumā, protams, mums ir jāveic iekšēji atkal visi pārēķini, jo katra koku suga iesaista dažādu šo oglekļa piesaistes apjomu, bet mēs esam ļoti elastīgi un iekšēnē mēs varam nodrošināt arī to, ja, piemēram, no āras klients vai attiecīgi mūsu platībās kaut kas pamaiņas, tad attiecīgi mēs pamainām savā pusē arī dokumentāciju. Ja tas notiek jau pēc 5 gadiem, pirmiem 5 gadiem, ja tiek piešķirt punkti? Ja tas notiek jau pēc kaut kāda, kā jūs minējāt, pēc kaut kāda laika perioda, piemēram, notiek ļaunākais jau, kas varbūt notiek kāds ugunsgrēks vai plūdi vai kaut kas tāds, tad attiecīgi notiek, tāds teikt, force majeure, kuru mēs neviens nevarējām paredzēt. Tādā gadījumā mēs ziņojam par to mūsu certificējošanu iestādē, šajā gadījumā jau gold standartu mūsu auditoriem, un tad mēs katru šo gadījumu izvērtējam atsevišķi, ko šo platību darīt. Ja pastāv draudi, kad šajā platībā, piemēram, plūdu risks var atgriezties un ir kaut kas pamainījies šajā hidroloģiskajā režīmā, tad attiecīgi šādas platības iespējams, kad nav vairs liederīgi atjaunot. Turpretī vietā, kur, piemēram, ir noticis kaut kāds, piemēram, ugunsgrēks, tad attiecīgi iespējamība, ka viņš tur atgriezīsies, ir visai maza. Līdz ar to tādā gadījumā šīs platības visbiežāk mēs atjaunot. Vai pastāv iespēja iekļaut projektu Lauksaimniecības zeme, kur jau ir daļēji aizaugusi ar kokiem, kā sāc jau veidoties, kaut kas kādam ir? Par platībām, kurās ir virsū jau kaut kāds apaugums, ir jāsaprot, cik lielā mērā tas apaugums ir. Ja viņš ir ļoti minimāli, ka, piemēram, uz 2 hektāru platības ir viens krūmu puduris, tad attiecīgi to krūmu puduri visbiežāk mēs, tā teikt, neņemam ārā, mēs viņu, sākotnēji, mēs viņu pēc tam varam retināt ar jau kaut kādām jaunauču kopšanām. Ja ir vienmērīgi īpašumā izvietots apaugums, kurš nekvalificējies meža likumam un nav potenciālais nākotnes mežs, kas visbiežāk ir kaut kādi kārkli, kaut kādi citas sastopamās nevērtīgās koku sugas, tad attiecīgi šeit mēs šos kokus varam vākt nost. Tikai jārēķinās ir ar to, ka iespējams pirmajos gados būs šīs emisijas radīsies šajā procesā, jo jebkurā gadījumā, lai novāktu šo apaugumu, mēs atkal izmantojam darba spēku vai no rokas instrumentiem vai ar traktoru tehniku, un tajā brīdī rodas kaut kādas emisijas. Līdz ar to tajā brīdī mums ir jāsaprot, cik lielā mērā viņas ir radušās, un tad viņas tiek atrēķināts automātiski, mūsu pusē viņas tiek atrēķināts nost pie nākotnes iespējamām šīm piesaistēm. Kā valsts standarti augstāk kvalitāti ietekmēs kredītpunktu vērtību? Mēs ļoti intensīvi sekojam līdz vispār tam, kas notiek tirgu un kādas ir tendences. Līdz ar to sekojam, protams, arī līdz visiem jaunumiem un tā tālāk. Un esam sapratuši to, ka gold standarts ar savu, tā teikt, atpazīstamību jau pirmkārt ar to, ka gold standarts ir ļoti cieši saistīts arī ar Pasaules dabas fondu, arī, protams, ar FSC, kas ir ilgspējīgs koksnes certifikāts.
kas pirmkārt arī, protams, varu pieminēt to, ka Patlas grupas meži ir arī FSC apsaimniekoti. Tas nozīmē, ka mēs savu plūstu izmantojam ilgspējīgi, neveicam nekādas neatļautas darbības, kas arī, protams, patīk certificējušai iestādei, jo mēs zinām, ko mēs savos īpašumos darām. Kas attiecas par kredītpunktu vērtību un kvalitāti, tad mēs esam, protams, salīdzinājuši arī ar citām certificējušajām iestādēm šos projektus, ko prasa viņi un ko piedāvā un ko prasa Gold Standards. Tad, attiecīgi, mēs esam izgājuši cauri tam, ka šīs prasības no Gold Standarda ir ļoti augstas un daudz augstvērtīgākas kā no citām iestādēm. Un mēs zinām, ka kvalitāte attiecīgi maksā līdz ar to. Tas mūsu redzējums nākotnē ir tas, ka jo ir augstvērtīgāks, grūtāk uzrakstāms projekts, līdz ar to arī tā kredītpunktu vērtība nākotnē būs daudz augstāka nekā citām šīm certificējošajām iestādēm. Un, piemēram, ja mēs sekojam līdzi jaunajām tendencēm, tad Gold Standards strādā ļoti ciešā sadarbībā arī ar visām likumdošanām un izmaiņām valstiskā līmenī. Tā kā mēs zinām, ka Eiropā viens no svarīgākajiem klimata dokumentiem ir Parīzes nolīgums, kurš nosaka arī to, ka 2050. gadā mums ir jāsasniedz klimata neutralitāte. Tad, attiecīgi, Gold Standards arī šajā gadā no 2026. gada 1. janvāra ir pārskatījis savas metodoloģijas, izstrādājis dažādus koriģējumus, lai šie projekti atbilstu arī Eiropas prasībām, nevis tikai tie tiktu īstenoti, bet patiešām, lai arī viņi atbilstu tam, ko liek izpildīt Eiropas komisija kopumā. Līdz ar to salasoties visām šīm mazajām niansēm, tā kvalitāte šiem projektiem aug, jo, piemēram, par aktualitātēm vai citās certificējušās iestādēs iekļautas arī kaut kādu tur valstiskā līmenī vai Eiropas līmenī dokumenti, neesam īsti dzirdējuši. Vēl ir jautājums no Eināra Medņa. Vai apmežojat arī nosusinātās kūdras augsnes? Gold Standard ir vienīgā organizācija, kur to vēl certificē. Mēs šādas platības līdz šim neesam apmežojuši. Patiešām, jā, Gold Standards to atļauj darīt, ja mēs to ļoti labi zinātniski varam pamatot. Bet tā kā mums ir ļoti laba zinātniskā aizmugure Latvijā ar mežsaimniecisko pieredzi, tad patiešām, jā, šādas platības apmežotas var tikt, bet tā kā mūsu platībās īsti tādas nav, klienti ar tādām vērsušies pie mums nav, tad līdz šim tāda nepieciešamība nav mums radusies. Ir vēl kādi jautājumi? Drīz papildināt drusciņi par to stādījumu bojājumiem, taču klasiskajā tajā mežsaimniecībā astrādā dažādiem preparātiem pret dzīvnieku bojājumiem. Vai tie oglekļa piesaistes mežos kaut kā citāk pieeja, vai tie apstrāde patiesībā dzīvē nedarbojās? Kāpēc? Mežsaimniecībā taču skujkoks apstrādā dažādiem preparātiem, arī bioloģiskie preparāti ir. Kāpēc šajos jūsu stādījumos jūs neizvēlaties to kā variantu cīņā ar tiem meža dzīvniekiem? Mēs izmantojam, nav tā, ka mēs neizmantojam. Arī šeit ir atļauta visa šī, repelentu izmantošana, kas ir uz bioloģiskās bāzes, vai tās ir smiltis ar līmi, vai attiecīgi uz asins bāzi gatavot maisījumi, kas atbaida šos meža dzīvniekus. Mēs tos izmantojam pirmkārt jau 100% priežu stādījumos, un izmantojam šur tur arī jau gan egles, gan bērzu, gan retāk, bet ir nācies izmantot tur, kur šis dzīvnieku līgums ir ļoti liels. Mēs to darām. Problēma ir tā, ka nevienmēr dzīvnieka šis atbaida. Mums tāpat nākas saskarties ar to, ka ar visiem šiem repelentiem tie bojājumi tiek novēroti, līdz ar to viņus nākas mainīt kaut kādam laika periodam, jo dzīvnieks ilgstoši pie viena maisījuma pierod. Ja mēs viņu attiecīgi tur 3-4 gadus pēc kārtas lietosim vienu un to pašu, viņš jau kļūs, tā teikt, nebaidīsies no tā. Līdz ar to mums nākas ik pa laikam viņus pamainīt un izmantot kaut kādus jaunus. Tas, protams, ļoti lielā mērā samazina šos bojājumus, bet viņi pastāv tā.
viens jautājums par to, ka ir alternatīva šāda veida pakalpojumu piedāvātāju tirgu. Cik man sanācis paskatīties un pareiķināt arī vīdos aprēķinus, tad kāpēc viņiem sanāk mazāks CO2 piesaistes tonnas uz 1 hektāru nekā jūsu projektā? Jā, tā tiešām ir. Nav jau tā, ka mēs esam vienīgie projektu attīstītāji. Mēs esam vienīgie, kuri ir Latvijā dibināti, jo ir citi ārvalstu pienācēji, kas bāzējas, protams, kaimiņu valstīs, bet viņi šo pakalpojumu arī Latvijā. Un tā problēma, kuru mēs esam saskatījuši, ir tā problēma atšķirībā šajos piesaistes apjomos ir tā, ka mums šīs piesaistes ir rēķinātas pēc Latvijas augšanas gaitas modeļiem, kas ir pielīdzinātas mūsu augšanas apstākļiem. Kaut arī mēs atrodamies vienā klimatiskajā zonā, varbūt ar mūsu ziemeļu kaimiņiem, bet tāpat tās augšanas gaitas ir nedaudz atšķirīgas. Līdz ar to citas šīs alternatīvas, kas piedāvā šādu veidu projektus, strādā pēc citu valstu izstrādātām šīm metodoloģijām un iesaistēm. Līdz ar to viņi nepielāgojas katrai valstī atsevišķi. Ja jums platība pieder Latvijā, tad attiecīgi šīs piesaistes tiks rēķinātas pēc attiecīgi kaimiņu valsts šīm augšanas gaitas modeļiem. Līdz ar to tas apjoms var atšķirties, bet mūsu projekts ir ļoti cieši attīstīts kopā ar, augstāko vienīgo lielāko zinātnieku kopumu vienu, kas ir Latvijas Valsts Meža zinātnes institūts Silava, kas attiecīgi arī spēja nodrošināt mūsu šo metodoloģiju pielāgošanu jaunākajiem un augstvērtīgākajiem šiem gan piesaistes modeļiem, gan augšanas modeļiem. Līdz ar to tā ticamība tiem mūsu datiem ir mūsu pašu vietējā, kas ir atzīta par labu esam. Tas, ko piedāvā citi attiecīgi ir noteikti pieskaņot citu valstu augšanas gaitas modeļiem. Būtu ir vēl kādi jautājumi, komentāri, kādi ieteikumi, ko varbūt mums uzlabot, pamainīt? Man jautājums. Jā, lūdzu. Ja man ir neizmantota pamesta lauksaimniecības zeme, un ja es vēlos iesaistīties šajā projektā, tad cik daudz iesaistes no manis tas prasītu, cik tas būtu sarežģīti, cik būtu liels atbalsts no jūsu puses un kādi tie tādi lielākie soļi vai pirmie soļi, teiksim tā, sākumā pirmie un vispār kādi tie soļi būtu veicami, lai es tur varētu piedalīties tajā projektā. Jā, paldies par jautājumu. Ir tā, ka mēs piedāvājam mūsu projektā iesaistīties jau šobrīd arī jebkuram zemju īpašniekam. Tā mūsu sadarbība sākas ar to, ka pirmkārt jau īpašnieks izrāda interesi. Tā interese var būt vai tieši uzrunājot patakarbonu pārstāvjus, kolēģus, vai attiecīgi arī rakstot ieteikumu vai ēpastu mums, kur mēs sniedzam jau tad rakstiskas atbildes. Pirmkārt jau viss sāks ar to, ka mums ir jāsaprot, vai tā jūsu zeme ir piemērota projektam. Ir gadījumi, kad viņa ir piemērota, ir gadījumi, kad viņa piemērota nav. Attiecīgi, ja piemērota viņa nav, tad mūsu sadarbība ir žēl, bet nekā attīstīties nevar. Ja jūsu zeme ir piemērota, atbilst visiem nosacījumiem, tad attiecīgi kopā ar jums pārunājumu jums vēlamos scenārijus, iesakam no mežsaimnieciskās puses, kādi ir labākie risinājumi, gan izvēloties koku sugas, gan veicot šos apsaimniekošanas darbus. Un tad jums kā zemju īpašniekam ir iespēja izvēlēties, vai šos visus darbus jūs kā īpašnieks veicat un nodrošināt pats vienkārši pēc mūsu norādījumiem un labākajiem ieteikumiem. Otrs variants ir, ka šos mežsaimnieciskos darbus jūs uzticat mums kā uzņēmumam, kurš ir ar ilgadēju pieredzi meža nozarē,
esam viens no vadošajiem mežsaimniecības uzņēmumiem, mums strādā ļoti augsti novērtēti kolēģi, kuri pārzina visu mežsaimniecības procesu, līdz ar to visu procesu varam nodrošināt arī mēs jūsu vietā, esot ciešā sadarbībā visu laiku ar jums un konsultējot jūs par to, kādi tad ir nākamie paredzamie darbi. Līdz ar to, ja mēs esam viens nots un pozitīvi noskaņoti, tad mēs, protams, slēdzam sadarbības līgumu, jo tam visam ir jābūt arī apakšā līgumiski pamatotām, jo mums, protams, ir saistības arī pret šo certificējošo iestādi, mums ir viņiem jāatskaitas par to, vai mūsu projektā ir tikai būs īpašumi, vai attiecīgi arī mums ir privātie zemju īpašnieki. Tad attiecīgi pēc noziņošanas viņiem jūsu platība tiek iekļauta kopējā projekta platībā, un tad iespējams nākamajā projekta kārtā jūs redzēsiet jau arī savu īpašumu pienesumu šajās kopējās CO2 piesaistēs. Un jums kā zemju īpašniekam tad atliek vienīgi rūpēties par savu mežu, uzraudzīt to, un gaidīt jau pirmās šīs monitorētās CO2 piesaistes, kur attiecīgi tad mēs kā uzņēmums jums par to ziņojam, veicam šos ārējos auditus, un tad, kad mums kā uzņēmumam tiek piešķirts kaut kāds apjoms ar šīm CO2 piesaistēm, tad attiecīgi jūsu šo īpašumu daļu mēs piešķiram jums, kur jums tad tālāk ir izvēle, kā viņiem rīkoties. Vēl papildus jautājums. Kādi tie kritēriji ir, kas raksturo, vai man tā neizmantotā lauksaimniecības zeme atbildīs projektam vai neatbildīs? Galvenie. Jā, kā jau minēju, tad visbiežāk izmantotās ir patiešām lauksaimniecībā neizmantotās zemes. Tad primāri jau mēs skatāmies to, kas šajās platībās ir darīts pirms tam, ja zeme tiek izmantota intensīvai lauksaimniecībai. Tas nozīmē, jums tur tiek sēti, graudi, labība, āramzemes un tā tālāk. Tad šādas platības visbiežāk netiek, nav piemērotas šai projekta attīstībai, jo, acīm redzot, lauksaimnieciskā darbībā ir ļoti piemērota. Un tad ir īpašumi, kuros iekļēms netiek darīts pilnīgi nekas, kur netiek saņemti arī kādi šie atbalsti no lauka atbalsta dienesta, kur jums tā zeme ir pamesta, varbūt kaut kur blakus kādreiz bijusi kāda viensēta, kas mantota no paudžu paudzēm, tad šādas platības ir tas, kas izmantotas tiek visbiežāk. Jo tur tas pienesums šīm platībām īsti nav nekāds. Tad šīs platības, tā teikt, ir ļoti labas esam. Un tad, protams, ir jāizvērtē, vai šīm platībām nav kaut kāds potenciāls tomēr tikt izmantotām savādāk. Vislabākās, tā teikt, lai neietekmētu arī sabiedrības intereses, ir platības, kurām ir slikti piekļūšanas iespējas. Iespējams, kad ir jābrauc tur pāri vairākiem laukiem, un tā piekļūšana visai sarežģīta. Līdz ar to tā mežsaimnieciskā darbība jau nodrošina to, ka īpašumā, sākotnējos pirmajos gados mums noteikti nāks iegriezties biežāk, bet pēc tam jau mēs tur aizejam visai rētas atšķirība lauksaimnieciskās darbības ir tā, ka tur, protams, nākas saimniekot vairākas reizes gadā. Un tieši tāpat arī mēs izvērtējam, vai jūsu platībās nav kādu bioloģiski augstvērtīgi biotopi, pazīmes, vai jūsu īpašums neatrodas nacionālā parkā vai dažādās lieguma zonās, jo arī šādas platības mēs neiekļaujam. Tas bija mūsu mērķis numur 1, kad mēs saglabājam un palielinam bioloģisko daudzveidību, bet par to mēs arī, protams, ja mēs runājam jau par konkrētiem, piemēram, jūsu īpašumiem, tad attiecīgi to mēs izvērtējam un par to mēs arī dodam ziņojumus. Viens, protams, ir jūsu ideja šo projektu, tā teikt, projektā iesaistīties. Otrs ir tas, vai jūsu platība atbilst arī teritoriālajiem noteikumiem, jo šīm platībām ir jāsaņem atļauja arī no pašvaldības institūcijām. Līdz ar to pēc jūsu idejas jūs vēršaties kā īpašnieks attiecīgi pie pašvaldības un saņemat vai attiecīgi pozitīvu saskaņojumu vai reizēm arī negatīvu. Tad, kad visas šīs atļaujas ir saņemtas, tad attiecīgi mēs varam uzsākt šo apmežošanas procesu.
Bet tad sanāk tā, ja es esmu kā īpašnieks, tad, respektīvi, viss saskaņojums vairāk vai mazāk ar pašvaldību veids es pats, vai jūs iesaistaties arī tajā? Šeit arī, protams, atkarīgs ir no klientiem. Ir klienti, kuri vēlas visu darīt paši, mēs viņiem to neliedzam. Nokonsultējam, protams, kā ātrāk un labāk to darīt. Bet mēs piedāvājam arī, protams, tā teikt, sniegt lielu mūsu atbalstu. Mums ir arī sagatavotas dažādas šīs mēdlapas un paraugi, kā pareizi rakstīt gan iesniegumus, gan pieprasīt šīs gan atļaujas un tehniskos noteikumus, tur, kur tie nepieciešami. Līdz ar to tas, kas atliek jums kā no īpašnieku puses, ir šos dokumentus, tad pārbaudīt, vai viss tur ir pareizs, parakstīt un attiecīgi tad nosūtīt atbilstošajām institūcijām. Bet jūs esat visu laiku ciešā saziņā ar mums un visā šajā procesā mēs jums sniedzam atbalstu, ja tās nepieciešams. Vēl jautājums par to monitoringu. Pirminējāt, ka īpašniekam pašām visu laiku jāsako līdzi meža kvalitātēm un bojājumiem. Īpašnieka pienākums ir tik tālu, lai viņš uzturētu labu šo meža augšanu, jo mēs jūsu īpašumos, jūsu kā ārējo klientu īpašumos cenšamies iegriezties vismaz reizi gadā, apskatīt, kas tur ir un kas tur aug, vai nav kāda bojājuma un tā tālāk. Jums, protams, ir jānodrošina arī jūsu īpašumos certificējošās puses auditi, bet, protams, lielākā daļai zemi īpašnieku pašiem ir interesē saprast un redzēt, kā aug un attīstas viņu īpašums. Jūsu pienākums nav mums ziņot par katru reizi, kad jūs tur esat bijis, bet, ja jūs tur dodaties un esat konstatējis kaut kādas nepilnības, jūs droši varat vērsties pie mums, radīsim kopīgu risinājumu, bet monitorings kā tāds jums savā īpašumā jāveic nav. Tas pats attiecas arī par šīm CO2 piesaistēm. Šo monitoringa darbu un aprēķinu daļu veicam mēs kā attīstošā puse. Līdz ar to tajā brīdī, kad ir nepieciešamība aprēķināt šīs CO2 piesaistes, tad mūsu kolēģi attiecīgi ar specifiskām zināšanām dodas uz jūsu īpašumu vai nu klātienē vai attālināti, jo mūsdienās ir gan daudz tehnoloģijas, kā, protams, arī atvieglot mūsu darbu ikdienu un nodrošināt ļoti ticamus datus arī attālināti, tad to monitoringa datu, tā teikt, ziņošanu auditoriem nodrošinām mēs. Es varu arī pilnībā jums uzticēt to visu? Jā, protams, pilnībā visu uzticēt varat arī mums, jo nereti ir īpašnieki, kuri dzīvo vienā Latvijas pusē, viņam īpašums varbūt atrodas pavisam citā Latvijas pusē, kur viņš aizbrauc varbūt reizi savā dzīvē. Līdz ar to, ja jūs saredzat, ka šo īpašumu apsaimniekot jums nav interesi pārāk sarežģīti vai tālu, tad tādā gadījumā mēs varam slēgt sadarbības līgumu, kas paredz, ka jūs pilnībā nododat savu īpašumu uzraudzībai mums. Jūs esat īpašnieks, visas īpašuma tiesības, protams, saglabājas jums, mēs nekur nefigurējam. Mums vienkārši ir sadarbības līgums par to, ka mēs jūsu mežu uzraugam, sekojam līdz viņa šiem apstākļiem, kā jūsu mežs aug un attīstas, gan par visiem bojājumiem un tā tālāk, un tā attiecīgi jums ziņojam par to, ko tad mēs esam konstatējuši jūsu īpašumā. Ja nepieciešams kaut kādas darbības, un mēs konstatējam, piemēram, ka šajās apstādītajās platībās vajadzētu veikt agrotehnisko kopšanu, mēs ar jums kā zemi īpašniekus pirms to saskaņojam. Mēs sūtam jums ziņu vai zvanam vai rakstam, kad mēs esam konstatējuši, ka platības vajadzētu apsaimniekot, vajadzētu veikt dažādus šos darbus, un tad attiecīgi pēc jūsu akcepta saņemšanas mēs plānojam šos mežsaimnieciskos darbus, lai uzlabotu augšanas apstākļus šīm platībām. Un vēl kādi
Man bija jautājums, protams, dalība projektā kaut ko maksā, vai ir kaut kādi finanšu instrumenti vai kaut kāda Eiropas Savienības projekta fonda pieejami, kas būtu iespējams šā projekta ietvaros tādam zemes īpašniekam starta kapitāla iegūšanai. Nu, nevienmēr ir tā. Nav tā, ka 5 kapekām to projektu realizēt, un jautājums, kā uzsākt. Jā, ir tāda iespējams kā zemi īpašniekam izmantot arī Eiropas finansējumu, pārvalda lauku atbalsta dienestas, un kur rīko šos konkursus uz tieši apmežošanas projektiem, kas ir ļoti neatņemama sastāvdaļa, un es teiktu, ļoti liels atbalsts zemi īpašniekiem, iespēja jūsu ideju realizēt arī par finansiāli daudz zemāku cenu. Šobrīd ir tā, ka tas atbalsts, ko sniedz šie projekti, ir ļoti tuvu šīm stādījumu pašizmaksai. Līdz ar to tas noteikti samazina lielā mērā jūsu attīstot šos sākotnēji ekonomiskos izdevumus, un nākotnē tas, protams, atkal jūs nesīs ļoti lielus ekonomiskos iegūmus. Jā, ir iespēja ikvienam zemes īpašniekam izmantot arī šāda veida projektus, iesaistīties tajos par citiem projektiem. Es īsti nemācēšu teikt, vai ir vēl kaut kur kāds, neesmu dzirdējis, bet tāda iespēja ir, jā. Vēl jautājums par sugu izvēli. To jūs arī iesaka, kādu labāk sugu izvēlēties apmežošanai attiecīgajā īpašumā? Jā, sugu arī, ja īpašniekam nav pašam kaut kādu savu vēlmi, kādu tieši koku sugu viņš vēlētos audzēt savā īpašumā. Bet parasti jau mēs saskaņojam, lai nav tā, ka mēs stādam nepiemērotā zemē nepiemērotu koku sugu, un pēc tam brīnāmies, kāpēc tie augšanas rezultāti nav mums vēlamie. Tad jā, visas koku sugas, protams, tiek stādītas pamatoti. Mēs saprotam, kādi ir šie augšanas apstākļi, kāds ir augsnes sastāvs un kura koku suga ir piemērotākā. Tā kā jā, mums ir gan daudz pieredzes uzkrājušās, lai mēs varētu ieteikt jums piemērot. Ja neviens jautājums, ieteikums vairāk no jūsu puses nav, tad jau pirmkārt liels paldies par jūsu laiku, par izrādīto interesi. Jā, vēlreiz aicinu jūs aizpildīt šo tiešsaistes anketu par viņa varbūt arī anonīma, nav obligāti jānorāda jūsu vārds uzvārds, ja jūs to nevēlaties. Tā kā droši varat izteikt kaut kādus ieteikumus un komentārus, un attiecīgi, ja tādi jums rodas jau nākamajās dienās, esat pārdomājuši pie sevis un izdomājuši kaut kādus radušos jautājumus vai ieteikumus, tad droši esat aicināti tos izteikt vai nu sūtot uz e-pastu vai klātienē mūsu birojā, sūdzīt ierosinājumu komentāru grāmatā, kur attiecīgi tad sniegsim jums šīs atbildes, ja tādas būs radušās. Un tad, visticamāk jau tad uz tikšanos līdz nākamajai reizei. Es domāju, ka mēs mūsu projektu attīstīsim arī nākamajās kārtās, un iespējams, ka varēsiet ar mums dzirdēt jau varbūt plašākā mērogā, kad iespējams mēs savu projektu attīstīsim arī ārpus Latvijas teritorijas. Tā kā paldies ikvienam, kurš bija pieslēdzies, un paldies arī klātesošajiem, un noslēdzam šīs dienas publiskā apspriešanas pozitīvas notis. Paldies!